Jebkura iepazīšanās klientam ar jebkuru uzņēmumu sākās jau ārpus veikala durvīm. Ienākot iekšā, protams, pirmais priekšstats rodās pēc tā, kāds ir veikals, kāds viņš ir sakārtots, tīrs, kādi ir darbinieki, vai viņi vispār ir pamanāmi. Он гуляет, ходит, смотрит, и вдруг он останавливается у полки и начинает исследовать какой-то один тип товара. Проходит приблизительно 30-40 секунд. Обязанность нашего продавца – это ничего не делать. Так называемое полевое поведение, когда любой человек, любое другое животное существо, оказываясь на новой территории, ему нужно некоторое время в этой территории сориентироваться. Ja jau tas atnāca uz banku, sāc saprast ātrāk lietas vai neuzdot tādus jautājumus. Nereizi nevienam cilvēkam apkalpojošā personāla nozarē neesmu redzējis, ka viņam nav bijis uz lūpām smaids. Banka, veikals, kafejnīca un aviācija tajā visā, un ja mēs ņemam lidojumu nodrošināšanu un lidkompāniju, ja, tad katrā ir nedaudz tāda atšķirība. Pirmkārt, tas ir konkrēts laika posms slēgtā telpā, no kuras neviens nekur nevar aiziet. Ja mēs ejam veiklā, tas standarta situācija, ka jums nāk klāt un prasa, kā jums var palīdzēt. Tas nepatika tāpēc, ka vienā brīdī visos veiklos tad arī pēkšņi visi pārdevēja, tas bija tāds, vispār pieņemts standarts, ka tas visiem jādara. Bet šobrīd, vismaz mans konkrētais gadījums ir tāds, ka es šo situāciju sāku izmantot vienkārši pasakot konkrēti, ko es gribu. Noteikti man kā klientam sajusties, ka kāds ir ievērojis, kas atnācis tajā veikalā, jo ir arī situācijas, kad ir veikalā un pārdevēji turpina lasīt vai varbūt labākā gadījumā savilkt galus kopā, kas ir šodien pārdots, kas nav pārdots un saskaitīt kaut ko, un tad tev jautājums ir, vai es atnācu pareizā brīdī, varbūt atnākt man vēlāk vai rītā. Daudzi klienti varbūt nāk tiešām paēst, un viņiem nav tik svarīgi, cik perfekti tiek uzservēts galds, vai viss tiek pareizi pasniegts no pareizās pusītes, ar pareiziem intervāliem un daudz dažādiem sīkumiņiem. Humors ir ļoti riskants servisa elements, un ar to ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo cilvēkiem humora izjūti ļoti, ļoti dažādi. Ja? Un var teikt, jā, ziniet, jūsu somu mēs iekrāvām uz Stokholmu. Lielākā daļa, gandrīz 100% neapmierinoto klientu neatgriežas. Pat ja viņš ir aizgājis pie konkurenta un viņš saprot, ka viņam neapmierina tā kvalitāte, kā pie mums bija labāk, viņš tomēr arī pie mums neatgriežas, viņš aiziet pie trešā piegādātāja. Nekam šai uzņēmumā nebūs nozīmes ne lieliskai atlasei, ne fantastiskām mārketinga menedžerēm un brīnišķīgiem bukletiem, ja mums nebūs pats galvenais. Pakalpojumu nevar ielikt leduskapī. Pakalpojums nav saglabājams. Viņš ir tagad, tad, kad viņš ir noticis, vai tad, kad notiks. Хорошее медицинское учреждение – это без разговоров, это как данность, это высокий профессионализм, чисто медицинский всего персонала, это достойное, хорошее современное оборудование, какая-то отлаженная система в самой клинике обращения пациента. А вот следующая составляющая – это само обслуживание клиента, как говорят. Tā saucamās hedoniskās, ja var teikt no grieķu vārda hedonē, bauda. Šīs vajadzības ir saistītas ar pakalpojuma baudījumu. Если с каждым быть слишком индивидуальным клиентом, то через какое-то время я начну ненавидеть свою работу. И тут уже психология не поможет, тут понадобится психотерапия.